Jūs noteikti interesē, kas notiek šovasar Zīmuļī, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā. Šobrīd notiek mums augusta nometne, jaunrades nometne, kas iet vide caur mākslu, māksla caur vidi. Nometnē darbojas 30 bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Un priecē tas, ka šī jaunrades nometne ir jau uzņēmusi lielu startu un jau šogad svinēsim 3. savu dzimšanas dienu. Pateicoties skaistajam laikam, ko Dieviņš mums ir devis kā dāvanu varbūt citam tā šķiet par smagu nometne, jo ir ļoti karsti, bet mēs mēģinām to visu izdzīvot, pārdzīvot un tikt galā ar dabas dāvinātajām parādībām. Ļoti priecē tas, ka šajā jaunrades nometnē varam mēs izpausties, radīt to, kas vēl varbūt nav bijis, un no vecām lietām izveidot kaut ko jaunu. Līdz ar to arī viņa saucas jaunrades nometne. Tāpēc, lai saturīgi pavadītu to laiku, mans visu mūžu ir bijis viens un vienīgs mērķis – bērnus bīdīt kaut kam ļoti aktuālam, modernam, inovatīvam un pieejošam ikvienam. Un pateicoties tam, ka mums pilsētas dome atbalsta ik gadu šos projektus, dot līdzfinansējumu, kā arī lielu ieguldījumu, protams, dalības maksa nav maza, 120 eiro, ko finansē vecākiem. Bet ir jāatcerās tas, ka lielākā daļa no šī finansējuma aiziet pašu vecāku vien bērniņiem uz ēdināšanu. Protams, katrs bērns ir personība, un jāsaprot arī to pie katra, kā pieiet. Esmu pieņemta darbā kā jauniete, skolotājs palīgs. Katru rītu sāku ar energizeriem, tas ir rīta apļu bērniem, vadu spēles, dažādas aktivitātes, stafetes. Vārds sakot, iesildu bērnus, lai visu dienu viņi varētu radoši un aktīvi darboties. Pa dienu palīdz skolotājiem vadīt nodarbības, kur bērni izpaužas gan mākslā, gan dejās, gan sportā. Un arī pati vadu dažas nodarbības. Piemēram, šobrīd es vadu rāmīšu veidošanu. Mēs no vecajiem katalogiem veidojam rāmīšus. Un kā nākošā darbnīca būs dekupāža un aplesnosim krūzītes. Mani interesēja dzintru. Viņa stāstīja, ka šeit ir ļoti interesanti, kad mēs jaunām pārveidojam kaut kādas mantas uz jaunām. Un man ieinteresēja tas, ka es varētu iemācīties kaut ko jaunu un apgūt kaut ko tādu, ko es vēl neesmu apgūsi. Man patīk tas, ka mēs katru dienu braucam uz kaut kurien uz ekskursijām un braucam pie tēģes pārzinēm un braucam uz mežām un man patīk arī tas, ka mēs katru dienu uztaisam kaut ko jaunu no vecām lietām. Piemēram, no plastmasas pudeles mēs uztaisījām mašīnu, kura brauc ar gaisa palīdzību. Šī nometne staigāju jau 2. gadu, man palika 1. gadā, un es domāju, ka atnākt uz šo nometni vēl vienreiz, jo šī ir visforšākā nometne, kurā es esmu bijis no visām pārējām. Nometnē strādā ļoti radoši, kvalitatīvi, spēcīgi pieredzes bagāti pedagogi, tāpēc arī man viegli ir koordinēt šo darbu un veidot nometnes saturu. Es ceru uz nākotnes lieliem plāniem, ka nometnē ar vienu ir jāpalielinās un jāpieaug bērnu un dalībnieku skaitu ziņā. Arī šogad bija liels pieprasījums, mēs varējām tikai uzņemt 30 bērnus, bet viennozīmīgi viņi varēja būt 2 vairāk. Tāpēc nezinu, kā plānot īsti to darba sadalījumu, kā dabūt resursus, kā piesaistīt darbiniekus, kas varētu arī vasaras mēnešos strādāt. Par to mēs noteikti piedomāsim un izstrādāsim nākotnes stratēģiju, tādu, kāda mums būtu saistoša, lai tiešām pilsētas bērni būtu visu vasaru noslogoti, atpūšoties tādās skaistās nometnēs.